Lai nosvinētu sezonas beigas, priecātos par padarīto, sieviešu futbola komandas, to spēlētāji un treneri ir ieradušies šeit sieviešu futbola noslēguma pasākumā. Prieks jūs visus redzēt, kādas sajūtas atrodoties šeit pēc sezonas noslēguma? Labas, viennozīmīgi patīkami satikt visus meitenes no pārējām komandām. Visi tādi glauni, skaisti, ne futbola formās. Tādas nedaudz satrauktas, visām nedaudz uztraukums, bet tāds priecīgs. Svinīgas sajūtas. Visi ir ieradušies atbilstoši dreskodam, atpūšamies pēc smagi padarīta darba, baudam augļus. Pastāstīji, ko tu šodien saņēmi? Es šodien saņēmu pirmās līgas labāko vārdsardzi. Kādas tev pašai sajūtas saņemot šīs te balvas? Es jau to vēlējos pagājušo gadu izdarīt par labāko vārtu guvēju, bet tas neizdevās. Bet es laboju savu sniegumu divreiz vairāk, iesisto 32 vārtus, un tas esmu lepna un priecīga par sevi. Pastāsti mazliet par šo sezonu. Kā tad jums gāja? Nebija viegli, tāpēc, ka kad mēs sākām sezonu, bija pavisam citi mērķi, un sezonas laikā ļoti ātri tie mērķi pamainījās. Un, protams, bija uzsvars uz to, ka mums ir jācīnās, lai mēs tiktu godalgotajā pirmajā vietā un sasniegt čempionāta titulu. Līdz ar to ļoti smagi bija jāstrādā. Bija arī kritumi brīžos, kad mums arī vadošie spēlētāji guva traumas un bija jāsavācās emocionāli. Kā jums vispār futbola atmosfēra šodien? Paldies, jā, man arī prieks un esmu pagodināts, ka esmu aicināts uz šo pasākumu. Un es vēlos teikt, tas tiešām ir vispār tā globāli liels prieks, ka beidzot meitenes var brīvi, priecīgi, oficiāli spēlēt un baudīt futbolu, jo vēl pirms dažiem gadiem tas nebija iespējams. Un tāpēc es ļoti priecājos redzēt tik daudz skaistas, talantīgas meitenes, kuri spēlē futbolu. Es zināju, kad nākšu, es zināju, ka būs meitenes, bet godīgi sakot, negaidīju, ka tik daudz tieši futbola pārstāvjus, ka visas tās meitenes spēlē futbolu. Varbūt jūs varat mazliet pastāstīt, kā ir izveidot šādus pasākumus? Pirmkārt, tas nav tāds kaut kāds pāris nedēļu darbs. Praktiski gatavošana sākās krietni ātrāk pirms sezona ir beigusies. Praktiski jau septembrī sākās plānošana un vietu meklēšana, un diezgan dažreiz ir sastopāmies ar režīmiem, ka tad, kad atrodam vietu un mākslinieku, viņam laika nesakrīt, tad mēs meklējam citas vietas, vairāk varbūt skatāmies, kur mums tā prioritāte būs, vai mākslinieks vai vieta. Tad, kad mēs saliekam visu kopā, tad mēs turpinām veikt nākamos soļus par tehniskiem visiem jautājumiem. Un balvas praktiski jau pasūtītas arī ap to laiku. Varbūt ir kaut kāds novēlējums gan citām jaunākām spēlētājiem, varbūt arī treneriem, kā sasniegt šos te augstos mērķus, pēc kuriem tiekties? Ja nesanāk šodien, tas nozīmē, ka jāstrādā vairāk. Ja sanāk šodien, tas nozīmē, ka jāstrādā vēl vairāk, ja mēs gribam iet uz augšu. Es novēlu nekad nepadoties un vienmēr ticēt sev, jo, lai sasniegtu kaut ko, ir vienmēr jābūt ticībai sev. Protams, katrs dalībnieks, kā indivīds, vienmēr ir ļoti svarīgs, bet nekad nedrīkst aizmirst par komandu, jo komanda tā ir ģimene, būtībā otrā ģimene, ar kuru jūs tiešām dalāt visu, gan priecīgu, gan skumju, gan veiksmes, gan neveiksmēs. Un tāpēc es vienmēr novēlu, lai būtu spēks saglabāt komandas garu. Paldies visiem par 2024. gada sezonu. Jūs visas esat lieliskas. Mēs to varam izdarīt tikai un vienīgi kopā. Paldies par jūsu ieguldījumu, par atdevi un par cīņas sparu. Tiekamies jau 2025. gada sezonā.